Kopš pēdējā video es kādus 2 vakarus vēl pastrādāju pie estakādes, un kā var redzēt, kur jau viena puse it kā ir, vismaz pēc kaut kā sāk izskatīties. Norāvu dēļus no vecajām rampām, tās bija piestiprinātas klāt kopā ar tiem apakšējiem dēļiem, kas gāja visā garumā. Sameklēja riktīgas brusas, 100 x 100 mm. Gan jau ka overkill, bet, tādam projektam drošība ir pirmajā vietā. Bet arī es nekur tālāk par to neesmu ticis. Pirmais ir par tām brusām. Koku materiāls pats par sevi ir ļoti dārgs, bet šīs man neko nemaksāja tādā ziņā. Tās jau stāvēja šķūņa augšā, kādos 4 metru gabalos. Tā kvalitāte ir atšķirīga starp citiem. Citi ļoti viegli ieplaisājuši, citi ir atkal smagāki, citi ir jau puvuši, un citi vispār ir noslīpēti un tā kā nolakoti. Un tad es nezinu, vai tur reāli pietiek, lai uztaisītu otru tādu pašu, kā tur ir, jo aiziet daudz vairāk materiāla nekā sākumā domāju. 9 pāļi apakšā un 3, kas iet pilnā garumā pār tiem pāļiem. Es jau izrēķināju, ka tas sanāk 13 grādi. Bet jau iepriekšējā estakāda bija tā, ka tuvojoties šim galam, jāpaskatās, vai šis stūris neskarsies sliekšņiem. Šitā rampa beidzās tieši turpat, kur iepriekšējā rampa, kur var redzēt nospiedumu. Tas leņķis ir vēl asāks. Tad par pašu to rampas izveidi, sastamjot kopā, tas sanāk tāda atstarpe, kas nav šausmīgi, bet to kaut kā vai aizpildīt vajadzētu, vai vismaz saturēt kopā šos galus, lai tie neizslīd. Bet šitos nekā baigi metināt, stiķēt, griezt, locīt galīgi negrib, jo tie ir diezgan universāli rīki. Ne tikai kā kodām rampām, bet kā koda svira vai atbalsts kaut kam. Bet es viņus gribu atstāt neskartus tādā ziņā. Pie tam pēc uzbūves tie ir paredzēti nest slodzi šādā virzienā, nevis šādā. Un vēl es nezinu, vai riteņi neslīdētu pa tādu metāla virsmu, sevišķi, ja ir nolīs vai ir mitrs. Mašīna negribētu nemaz kāpt augšā. Arī, protams, zeme nav līmenī. Varbūt kaut kas izslīd vai sašķiebjās. Tad es arī savām ātrajām kokapstrādes prasmēm nevisai uzticos. Es labāk uzmetinu metāla konstrukciju, bet atkal metāls ir vēl dārgāks par koku. To es varu tiešām izmantot kaut kam varbūt vajadzīgākam. Tas noved man pie 7. punkta. Kāpēc es paaugstinu to iepriekšējo? It kā gribējās mazliet ērtāk, vai ne? Bet tad jautājums, vai man vispār vajag? Vai tikai reizi mēnesī varbūt uzbraukt? Līdz ar to es izdomāju, ka šim projektam ir jāmet miers. Tā vienkārši reizēm ir. Gribās kaut ko uztaisīt, domā, ka ir praktiski jēga, bet tad, kad to izdara kaut vai līdz pusē, tad es saprotu, ka varbūt arī nevajag.